jaunajā dienā un arī jaunajā nedēļā. Tas esmu es Artūrs no Joshua ministrijas kalpošanas. Un kā jau tu varbūt zini, varbūt nē, bet šis ir vārds šai nedēļai. Un kas tad nāca manā sirdī, kas nāca manā garā priekš šīs nedēļas? Es vēlos dalīties ar kādu pantu no Bībeles. Un šis pants ir atrodams Pētera 1. vēstulē, 4. nodaļā un 14. pantā. Un kas tad šeit ir teikts? Mēs tā arī patiešo varam doties uz šo pantu, Pētera 1. vēstulē 4.14. Un šeit ir rakstīts: ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Es atceros, šis bija viens no vispār pirmajiem tādiem vārdiem, ar ko es dalījos, ko es sludināju, var teikt, ieejot šajā Joshua ministrijas kalpošanā, un es pavisam nejauši atkal atcerējos šo vārdu, jau pirms gadiem lasot šo raksturvietu. Šis ārkārtīgi runāja uz mani, jo tas ir tas noslēpums, ka mēs dzīvojam mūsu dzīvi, mums ir mūsu ikdiena, un ko no kurš mēs darām mūsu ikdienā, kādu darbu mēs strādājam, kur mēs esam, kādā sabiedrībā, kādā lokā, kāda kolēģi mums ir apkārt, vienalga, kur tad mēs esam mūsu ikdienā, bet šeit ir tas lielais spēks tajā, ka mēs esam tie, kas mēs esam, ka mēs esam Jēzus Kristus sekotāji, un tajā arī ir tas lielais spēks, ka mēs vienkārši arī mēs liecinam, mēs kaut ko pasakam par viņu. Kad mums jautā, kas tu esi, kam tu tici, tad mēs arī atbildam: es ticu Jēzum, esmu kristietis. Skan tik vienkārši, bet reizē arī tas var būt kādos brīžos arī tik sarežģīti. Un tomēr, pat ja mums nevisai viegli ir kādos brīžos lasīt, ka mums varbūt būs kādas grūtības Jēzus vārda dēļ, un tomēr, kas ir tik unikāli šeit, ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat. Mēs esam svētīgi, pat ja kādi cilvēki, nevisai labu kādos brīžos varbūt par mums pasaka, bet apskaidrošanas un Dieva gars dos uz jums. Šis ārkārtīgi runāja uz mani un arī runā joprojām bez šaubām. Es tikai pavisam nesen atcerējos par šo rakstu vietu un vēlējos atkal dalīties ar to, ka Dieva gars dus uz tevis un manis. Ja mēs vienkārši esam Jēzus Kristus sekotāji. Un man arī patīk vēl cits tulkojums. Varam izlasīt. Es vēlos vienkārši izlasīt priekšā no, man ir tāda Supernatural Bible, pārdabiskā bībele, viņai nosaukums. Viņas pamatā ir modernā angļu versija bībeles tulkojumam. Un šeit šis 14. pants ir iztulkots apmēram šādi: ja no jums attālinās svaidītā vārda dēļ, tātad Kristus vārda dēļ, ja no jums attālinās cilvēki, svētīti jūs esat, jeb svētīgi jūs esat, jo Dieva godības un Dieva gars ir pār jums, jo no viņu puses viņš, tātad Jēzus, ir zaimots, bet no jūsu puses viņš ir pagodināts, jeb paaugstināts. Pat ja kādi cilvēki no tevis attālinās, ja tu kādam liecini par Jēzu, vienkārši pastāsti, ko Jēzus ir izdarījis tavā dzīvē un kāpēc tu
vispār viņam seko un tici, tu esi svētīgs. Un Dieva gars dus pār tevi. Arī no mūsu tulkojuma ir teikts apskaidrošanas gars. Tas ir tik vareni, apskaidrošanas un Dieva gars mājo, viņš ir pār tevi, viņš dus pār tevi burtiski, pastāvīgi. Vienalga, vai tu to jūti kādā brīdī, vai vispār absolūti nejūti, jo reizēm nav arī nemaz tik viegli būt sabiedrībā un cilvēku lokā, kur, cilvēki netic Jēzum. Bet, ja mēs paliekam Jēzu, tad viņš paliek mūsos. Un šis, kā mēs tikko šodien lasījām, apskaidrošanas un Dieva gars dus pār tevi un mani. Tas ir tik vareni. Es ticu, ka varbūt tu esi kādā brīdī to piedzīvojis. Pat ja ir varbūt grūti kādos brīžos liecināt par Jēzu, bet tomēr, ja tu kaut vai vienkārši turpini teikt, ka tu tici viņam, ka tu seko Jēzum, ka viņš ir to vai to izdarījis manā dzīvē, tu esi svētīgs cilvēks. Un Dieva gars ir pār tevi. Tas ir tik vareni. Un es vienkārši vēlos novēlēt, lai šī diena un tālāk visa šī nedēļa, tālāk uz priekšu, ir piepildīta ar Dieva klātbūtni, viņa godību, lai tu patiešām šajos brīžos, kad tu kaut vai vienam cilvēkam, kaut vienai personai, tu vienkārši apliecini Jēzu Kristu, viņa vārdu viena. Vienkārši, lai tu turpini piedzīvot, kā Dieva gars, kā šis Dieva godības, tā kunga gars ir pār tevi, ka viņš burtiski dus un pastāvīgi mājo pār tevi. Tas ir tik vareni. Tāpēc vienkārši, lai šī nedēļa tev ir piepildīta ar apskaidrošanās, ar Dieva garu. Mēs arī Jāņa atklāsmes grāmatā 19:10 lasam, ka Kristus liecība ir praviešu gars. Tas nozīmē, ka pastāstot kādam par Jēzu, pār tevi pēkšņi var nākt arī tas pats gars, kas ir bijis pār visiem praviešiem. Un tu vari saņemt kādu atziņas vārdu, kādu gudrības runu vārdu, un pēkšņi var izteikt par kādu cilvēku, un viņš brīnīsies, jo Dievs tev vienā acu mirklī var atklāt to, ko nezin neviens cits, tikai šis cilvēks, piemēram, par kādu situāciju, par kādu lietu, un tu vari izteikt pravietiskus vārdus priekš šī cilvēka, un viņš var vienkārši vienā brīdī ieraudzīt šādā veidā, ka Dievs ir īsts, ka Jēzus ir dzīvs, viņš ir īsts un patiess, viņš mīl katru vienu un vēlas, lai katrs atgriežas pie viņa. Tāpēc Dieva spēka piepildītu šo jauno nedēļu Jēzus Kristus vārdā un vienkārši priecāsimies tai kungā vienmēr un piedzīvosim aizvien turpmāk, kā apskaidrošanās un Dieva gars dus un mājo pār mums. Jā, tā kā atcerēsimies, ka esam svētīgi cilvēki, pat ja vienalga, ja cilvēki saka ne tik labus vārdus reizēm, bet, kad mēs pastāvam par Jēzu un viņa vārdu, mēs esam svētīgi un svētais gars ir pār mums. Tā kā svētīgi un jauku šo tālāko dienu un nedēļu Jēzus vārdā. Amen. Svētības vēlot. Pagaidām. Atā.